to, ko mēs atstāsim mazajiem jelgavniekiem nākotnē. Bet, lai to labāk varētu vērtēt, lai labāk varētu skatīties, protams, ka ir šis turisma sezona. Un šajā laika periodā, kā pieminēja, mēs esam apmācījuši gidus. Protams, ka šodien mēs ieraudzīsim šo burvīgo strūklaku, kas simbolizē trīsvienību. Teikt lielu paldies jums, Karlova kungs, par šo savas dvēseles un roku darbu. Tas ir prieks, kad tomēr viņš nes kādu, tādu noskaņu visā. Viņa nav it kā mirusi, bet tas nāks tā kā asociējās ar kaut kādu dzīvību, kustību. Un, lielu garu, kas šeit mīt, lai nu tā būtu. Milda, es te varu nomālēšu. Tad tu redzēsi, kā viss uz tevi skatīsies. Tas muzejs, kad tu redzētu, šermuļi viens skrien. Jā, tas muzejs. Vai māte tevi laiž? Jā, māte mani laiž. Nu, tad tik tu redzēsi. Priekšu! Ka tur ir tilta galva. Jā, un tur ir seni laiki var apstīties. Tā nevar teikt, ka laiks nesanāk. Vienkārši šodien visi nāk, tāpēc es arī atnācu. Ļoti interesanti bija. Mazajiem arī interesanti. Tev patika? Patika, nu rekā. Un tev patika? Arī. Nu, mums visiem patika izrādās. Kaimiņi mums ir visapkārt, mēs dzīvojam ar kaimiņiem. Mums ir kaimiņu novadi, kaimiņu pilsētas un kaimiņu organizācijas. Līdz ar to šogad Jelgavā muzeja naktī mēs sapulcējam Jelgavas kaimiņus. Mums šogad piedalās gan dažādas organizācijas, pieņemsim dažādas kultūras biedrības un arī muzeja draugi, kā Jelgavas mūzikas vidusskola un Jelgavas Spīdoles ģimnāzija. Kura ir vistuvākā kaimiņu pilsēta Jelgavai? Nē. Nav pilsēta? Nē. Kādi vēl varianti? Kalnciems pareizā. Skaties uz leju, beidzās. Nebeidzās. Tālāk? Jā, vidū. Kad Annas Badīs un to. Jā, es esmu būtības Jelgavnieks un nebija tā redzējis Jelgavu no tāda skatu loņa augstuma. Skaisti. Pirmo reizi, ka augstās vispār redzu Jelgavu no zemes, no augsts.
Saulrietu te var ļoti labi redzēt, jo tikko jau saulīt bija aiz mākoņiem, un tagad ļoti skaisti sarkana apaļa. Jūs nākat, ejam uz torni, vai mēs jau ejam, jūs nākat? Jā, ļoti jāpēc, man lūdzu, bez šitām. Latvijas mežos viņi bojā gan neko bērzam. Bērza grensgrauzis. Un kā stāvbrieži, tādas trofejas kā lūsas, redzams vilks, kas nav tik bieži sastopami. Un putni ļoti daudz dažādi. Trofejas ir no dažu mednieku privātām kolekcijām. Liela daļa no manējās, un tad vēl kursabiedri daži. Cilvēkiem ir interese, jo daudz ceļuši mazie bērni nav tāds redzējuši tikai grāmatās. Mums ir diploma darba priekšaizstāvēšana, jo mēs te dabūjām no katedras rakstāmašīnu dabūjām un rakstām diploma darbu. Rīt mums ir jāatrāda, ko mēs cik daudz esam izdarījuši. Tā. Jums kļūdas lapā, tad viss no jauna jāraksta. Padomju laikos, kad bija dzelzs gultas, nebija tās modernās lietas kā dators un kāda virtuvīte bija. Tā, var cilvēks salīdzināt, kā bija toreiz un kā tagad studenti dzīvo. Es aptauju, māma teica, ka viņiem bijusi klonmaize ir bijusi, viņiem ir kartupeļi vienmēr cepti mājās. Nevis mājās, bet kopmītnēs kartupeļi bijuši un burkānu salātiņi. Tas ir bijis vienmēr no mājām kotletītes atvest. Tāds bija ikdienas ēdiena. Tieši tā, žēlīgā kundze. Bet es no dārzniecības neko neēdu. Ko gan vīrietis varētu gribēt darīt sieviešu klosterī? Vai tiešām to? Bet, tā izskatās. Bet tad, ja tā nav nemaz klostera koncepcija, tad tā ir kādas citas iestādes koncepcija. Nu nezvai, jo tā iestāde, par kuru tu runā, vīrieši maksā sievietēm.